Tā kā kaut kas tāds. Tas tur iekšā notiek. Tātad ietilpst tas, ka mēs skatāmies uz visu ķermeni kompleksi, holistiski. Ja? Mums iet cauri tātad kanāli, meridiāni, un mums ir jāsavieno. Tātad gan augša, gan apakša, un jāatrod tie punkti, caur kuriem mēs varam, piemēram, no augšas atbrīvot arī apakšu, no apakšas uz augšu. Tātad tas, kas mums būtu jādara, mums būtu jāveic pašmasāža. Viņa ir kā jogas pašmasāža. Ja? Tātad mums ir žoklis, un šeit šie punkti, kurus mēs tūlīt mēģināsim sataustīt, sapīgie punkti, viņi ir jāatlaiž. Mēs viņus varēsim atlaist masējot. Es teicu jogu pie jogas reizēm veids. Brīnišķīgi. Tātad šeit mēs ejam uz leju, un šeit atrodam tādu tā kā iedobīti. Jā, iedobīti. Un tagad mēs ar pirksteņiem ieejam tajā iedobītē iekšā, ieurbjamies, piemēram, pulksteņa randītāja virzienā, jā, ieurbjamies dziļumā un nospiežam. Turam. Un tagad pretējā virzienā mēs savienojam ar pārējo ķermeni. Mēs to izdaram sekojoši. Sākumā mēs to darīsim ar augšdaļu. Ja? Pēc tam mēs iesim tālāk. Tagad galvu mēs noliecam uz vieniem sāniem. Un tagad sajūtam, kur mums šeit stiepjās. Vajadzētu būt, ka no šīs vietiņas. Mēģinām galvu sagriezt tā. Un tagad ar mutīti mēs arī, redz, kur mutīti lūpas mēs pretējā virzienā savalkam. Tādā veidā, lai šie te punktiņi mums nostieptos. Tagad mēs izstiepjam roku, un tagad mēs skatāmies, mēģinām sajust, kādā veidā mums roku sagriezt tā un nospriegot, lai aizķertu līdz augšai šos te punktiņus. Un turam un ampojam. Un pamēģini dažādas pozas, ja, uz vienu pusīti, uz otru. Roku uz āru neaizķerās. Tiklīdz mēs roku uz iekšu, tā kanāls ir daudz spilgtāks. Un elpojam. Enerģētiski, ja mēs apstamies, tad tas punkts mums šobrīd ir savienots ar roku. Viņš izgaismojās, pa viņu plūst enerģija. Tagad uz otru pusīti. Otru pusīti tieši tāpat, galva uz sāniem, un mēģinam it kā galvu nolikt ar austiņu pie pleca, tik cik varam. Man pārstāvkojās uz labo pusi taisot, man pārstāvkojās kaut kas šeit un šeit jūtu. Ļoti labi. Bet tur sāp, tas arī vajadzētu būt. Būtu jābūt tā, ka tur var justies. Ja ir asas sāpes, tūlīt mēs pārtraucam. Mēs neejam caur asām sāpēm, ja? Neko nedaram. Bet tas, ka kaut kur stiepjās un jūtās, tas ir normāli. Noliecam uz sāniem, atkal mutīti pretējā virzienā. Jūtam, ka tas vaigs ir nospriegots. Roka, iztaisnojam, sajūtam, kur iet kanāls, kur viņš aizķerās. Saliec vairāk tev, lai perpendikulāri stāv pirkstiņi un roka. Agnes. Agnes. Šitā pusē es tā nejūtu savienojumu. Tu var tā uz vienu pusi pa sāniem pakustināt. Paspēlējies, ja? Pakustini plaukstiņu, reku izrastē viņu uz vienu pusi sajūti un uz otru pusīti. Jūti, šitā līnija sāk strādāt. Un meklē, kur viņa tālāk iet uz žoklēm
pacelies. Es tā kā Tā ir daudz, bet jau saviet. pacels un ielis man roku uz... Nāc uz šitī pusi. Un skaties, tā kā es kaut ko daru, un tur būs krākšas. Dzirdēt? Nu, nekrāks. Nekrāks, tāpēc, Nu, ka tev viss kopā stāvīt un vēl kāds. Bet, lai tu gribi atbrīvot, tev vajag to iemācīties darīt. Labi. Un tagad nākamais būtu, ka mēs... Tā pusi, kuru pusi, tā man tas tam jādara. Tas nāk no mugurkaules krīmeriem, ja? Tāpēc arī tā reakcija aiziet tādējādi. Tagad nākamais, mēs to visu, ko darījām augšdaļā, mēs savienojam ar apakšdaļu. Tātad, tas izskatās sekojoši, piemēram, uz vienu pusi, ja? Un tagad kāju klāt tādā veidā pozu, lai mēs sajūtam, ka tur viss nospriegojās līdz tai vietai. Kur apakšdaļā, kur jānospriegojās? Tev ir jāsajūt, ka šeit kanāls aiziet viss līdz apakšai. Kur tu visspilgtāk sajūti, tā ir pareizi. Pamēģini sajust tagad savu ķermeni. Jo vairāk tu sajutīsi, Tā ir tā, kas jūti. jā, jo vairāk tu sajutīsi, jo vairāk tu varēsi vēlāk sev palīdzēt. Tu vari arī ar pirkstiņiem izmantot pirkstiņus. Redz šitā, tu vari ar pirkstiem, jā, visādi. Klausīs, kā tev prasās ķermeni. Galvenais, lai tā puse visi ir nostiepta, un tur sāk kaut kas staigāt un iet cauri līdz kājai. Tu neizmanto pirkstiņi, kā jas. Vairāk. Un tā tev būs ērtāk atrast. Un izmanto pirkstiņi. Jā. Zinu. Nu, es strādāju. Tāpēc ierūdne galva operācija. Vairāk grozītīsim savu asi, jo jūs tur masē visu, ja jūs varat. Samērām tagad. Jā, variet.
Es jau zinu, kur jau šitā tēma nav. Nē. Kāja priekšā taisna, pilnīgi taisna. Viss svars ir šeit. Jūs varat redzēt, kur šeit pacelt kāju un saprast, ka te muskulīts ir tonizēts. Tagad mēs paceļam pēdu, nostiepjam kāju. Šeit šo daļu zem sevis. Galviņa hop, pastiepjamies debesīs. Руслана, перевернись назад, попробуй еще разок. Вот переворачивайся туда-сюда. Угу. О. Пинка. Руслан может еще висеть спокойно, да? Там не надо обязательно меняться, если у него есть время, конечно, да? Есть у тебя время? Потому что мы- Меняем ногу. Потому что позже начали. У тебя время есть? Даночка, встань сзади тоже. Там. Иди, Карина, встань тоже. Лимфа и где сразу проблемная зона. Поэтому мы это делаем.